Atveru lietotni dabas dati, izvēlos vietu kartē, kur es atrodos, un spiežu pogu ziņot. Ziņot svarīgi te pie sugas ierakstīt baltais stārķis. Tā arī darām. Status šeit ir jāliek apdzīvota ligzda vai dobums, un klāt iespēja arī uzņemt fotogrāfiju. To izdarām. Foto uzņemts un sūtām prom. Ligzda atrodas elektrības stabā. Ligzdas pamats ir cilvēka būvēts. Un apdzīvotība ir apdzīvota. Čau, es skatos, ka tu arī vēro baltos stārķus. Tu šo ligzdu piereģistrēji? Jā, un es arī piedalos konkursā skolāniem stārķu dienas grāmatu. Šogad skaitām balto stārķu ligzdas un balto stārķu mazuļus reizi 10 gados. Reģistrē balto stārķu ligzdas un vasarā saskaitītos mazuļus vietnē dabas vērotājiem dabasdati.lv. Skolēni, piedalies arī tu konkursā stārķa dienas grāmata. Pieteikšanās un sīkāka informācija ir atrodama Latvijas ornitoloģijas biedrības mājaslapā LOB.LV. Projektu atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds un Vācijas vides aizsardzības asociācija. Konkursa stārķa dienas grāmata atbalstītājs ir akciju sabiedrība Sadales tīkls.